Labdien! Šī video vietā turpmāko laiku ar jums būs Šežana. Šodien cepšu citronu kūku ar cukura glazūru. Vajadzēs milti, cukurs, augaļi, citronu, olas un pūdercukurus. 1 citronu miziņas ar rīvēm. Citronu miziņu liek katlā un liek pāri ūdeni. Pāri 10 minūtes, līdz iztvērsies šķidrums. Citroniem izspiež sulu. Man sanāca 150 ml no 2 citroniem. Un gatavošu mīklu. Olu dzeltņiem pievienot cukuru. Un sakoju līdz masa balta un dubultojās. Un tad lēnām lej augaļi. Un pievieno nedaudz sāla. Un pakāpeniski pievieno miltus. Mīklē pievieno citronu miziņu. Un lēnām pievienošu citronu sulu 75 ml. Un visu mīklu kur līdz masa spīdīga un viendabīga. Un atsevišķā traukā jāsakur olu baltums līdz stingrām putām. Un arī var pievienot šķipsniņu sāls. Tagad mīklā iecilā olu baltums ļoti uzmanīgi un jāmais no apakšas uz augšu. Tagad cepamā formā ieklēt cepamo papīru un ietaukojam. Un tajā lej mīklu. Pa šo laiku man silst krāsnis 175 grādiem. Ar ieslēgtu augšu un apakšu. Un novieto kūku cepties kādām 40 vai 50 minūtēm. Kūka gatava. Tagad kūku nedaudz atdzesēm. Un pa šo laiku var pagatavot cukuru glazūru. Tagad pūdercukuru jāsajauc ar citronu sulu. Es paņemšu kādus 4-5 ēdumu garos pūdercukuru un lēnām pievienošu citronu sulu. Jāskatās tā, lai glazūra sanāk tāda pašķita. Un vēl pa siltam rausim pārklāt glazūru. Tagad jāļauj kādu stundiņu pusotru pastāvēt, lai kūka pilnīgi atzīst. Tā pienāca laiks garšot. Izskatās ļoti smuka kūka.
Izskatās kā torta, nevis kūka. Tā var sajust citronu izteiktu garšu. Kūka tik sulīgi maiga, tiešām kā torte. Veiksmi gatavošana, balsojiet, komentējiet, laipni lūgti manā mājaslapā.